šis būs jubilejas mēnesis. Mēs esam visu gadu jau runājuši un stāstījuši par mūsu jubilejas gadu, bet šodienu mēs pasludinām par Lanīdas 30 gadu jubilejas ieskaņas pasākumu, kuru mēs turpināsim visu mēnesi un turpināsim vēl arī 13. septembrī, kad notiks starptautiskā konference, uz kuru visi arī noteikti aicināti būsiet. Lūdzu, vārds Jānim Piesturam. Trakie, vētrainie, 90. Iespējams, ka daži skatītāji, arī klātesošie, varbūt pat vēl šajā laikā nebija piedzimuši, bet ticat man, darījumi tajā laikā notika. Tas ir laiks, kad nesen tikai ir izveidota valsts, atjaunota, vēl tikko stājies spēkā civil likums pa daļām, zemes grāmatu likums, un jau 94. gadā tiek dibināta Latvijas nekustamā īpašuma darījuma asociācija. 90. gadi bija ļoti jautri gadi. Latvijas neatkarība un iespēja nodarboties ar biznesu un nekustamā īpašuma tirgus nav sakārtots un nav vienkārši, mēs pat nezinām, kā darīt, ko darīt, nav ne interneta, ne literatūras, kā kaut ko iemācīties vai saprast, tāpēc mēs visu izdomājām toreiz paši. Un liela daļa no tā vēl strādā joprojām. Tagad. Jā, tirgus bija nesakārtots, darījumi bija dīvaini. Man personīgi bija darījumi, kad klients atnāca ar celofānu maisu, kurā bija $100,000, kas bija, nezinu, milzīga nauda, kuru vajadzēja vēl saglabāt. Tas bija sestdienas rītā, jāsaglabā līdz pirmdienai, lai viņu neviens neatņem, lai noliktu viņu bankā, jā. Tā kā bija ļoti interesanti. Aģents izskaties aptuveni šādi, ja? Tas ir cilvēks, tādu uzvalkā. Telefons bija daudz lielāks, bet dažiem nebija telefoni, jā. Nebija interneta, viss notika tā kā ar telefoniem un nebija vēl mobīla telefoni. Pirmie tas bija tāds liels čemodāns, ar kuram tādi biezie klienti parasti atnāca, uzlika uz galda, un tas bija jau tāds pierādījums, ka viss nauda tur ir. Tie darījumi notika, kā pareizi pateicat, skaidrā naudā, dolāros. Varbūt jūs jau sen dolāros. Mēs toreiz pirmo reizi, tur kaut kā 90. gados pirmo reizi turējos Sotoku, ja tas bija lielākais nomināls. Pēc tam uz latiem bija 500, tas bija lielāks. Ja? Līdz ar to tas pakas ar naudu bija milzīgas. Ziniet, dažreiz man saka, mums norāvas tagad darījums, tur klients pārdomāja. Man 2 darījumi norāvas tāpēc, ka, diemžēl vienkārši pārdevējs bija nošauts pirms nedēļas, jā, un kaut kā tā kā apstājas tādēļ, jā. Tāpēc, tie 90 tiešām bija tādi traki, daži atnāca ar tādiem stipriem puišiem apkārt ar maisiem, bet mēs kaut kā izdzīvojam, un galvenais bija tā, mēģini to darīt visi godīgi. Es domāju, ka ko noteikti nākamām paudzēm vajadzētu paturēt prātā, ka viens no iemesliem, kāpēc mums tagad tik slikti iet ar tautsaimniecību salīdzinot ar kaimiņiem, ir tas, ka mēs pināmies tā kā vistas pa pakulām ar kaut ko noziedzīgu un kriminālu valsts līmenī. Mēs visi uzskaitām bankas, kuras dīvainā kārtā tur izputēja, un mēs varētu uzskaitīt ļoti daudz akciju sabiedrības, kas vienkārši muļķoja cilvēkus. Un, protams, ka, ja mēs paskatāmies, kāpēc tas mūsu kaut kāds alternatīvais kapitāla tirgus nav attīstījies Latvijā, un kāpēc mēs izskatāmies tādā pabērnu lomā šajā ziņā, tas viens no iemesliem ir meklējums tur, ka tie 90. gadi bija tādā gaismā, mēs viņus pavadījām, ka tie cilvēki, kas kaut ko mēģināja, kaut kā uzticēties, kaut kādam kapitāla tirgum, akciju sabiedrībām, obligācijām, tā tālāk, viņi lielākā daļā gadījumu piedzīvoja klaju krāpniecību. Un tas, man liekas, ir tas, ko mums vajadzētu paturēt prātā, jā? Kad tā finanšu pasaule tomēr strādā savādāk. Kur es biju 90. Jā, es mācījos tādā mācību iestādē, kuras uzdevums bija ķert tos zelta ķēdēm, tos aģentus, respektīvi biju Policijas akadēmijas students tajā laikā. Un man baigi patīk tas jautājums, ko Jānis, man liekas, ka teica,
Nu, kas bija tas interesantākais tais 90. Un es atceros, ka mums tagad ir viss tik ļoti sakārtots, vai ne? Un atceros, ka viens draugs bija nesen atbraucis pie manis, un viņš arī bija daļēji tais 90. Tas nosacītais uzņēmējs ar to zelta ķēdi, un visi zina, kas ir kubiks, brauc ar kubiku. Ja? Un viņš sēž pie manis kabinetā un viņš saka, vecīt, kā es gribētu, lai uz pāris nedēļām ir atpakaļ 90. Es tik daudz lietas sakārtotu par 2 nedēļām. Tas laiks bija interesants. Es arī citreiz gribētu atgriezties savā laikā, tajā 4. gads, kad es sāku strādāt. Un, laikam, interesantākais īpašums, ko es esmu pārdevusi, bija mūsu pašu ģimenes īpašums dzīvoklis, kurā mēs dzīvojām. Es domāju, ka nekad, visticamāk, nekad vairs nebūs tāds darījums, jo tas bija 602. sērijas dzīvoklis, pilnīgi nelikumīgi pārbūvēts no vienas vietas. Tur vienā istabā bija izflīzēta vannas istaba ievietot, un esošajās sienās bija tādas lūkas sataisītas, lai būtu plašākas telpas. Un mēs viņu pārdevām 2007. gadā par 125,000 eiro. Un vietā nopirkām dzīvokli jaunajā projektā tieši 2 lielāku nekā mums bija tas 602. sērijas 3 istabu dzīvoklis. 5. gadā arī vēl jums tad ar somu veda naudu? Jā. Un iepriekšējā grupā stāstīja tos stāstus. Mūsu laikā notāri bija jau progresējuši zināmā mērā, jo tādiem spicākajiem notāriem bija jau naudas skaitīšanas mašīnas birojā, kad nevajadzēja vairs skaitīt pašiem, bet klienti varēja visas tās savas kaudzītes smuki tādos likt aparātos, un bija servis augstāks jau bija mūsu laikā. Ir tādi pāris interesanti darījumi no 2000 kaut kāda 12. gada jau pēc tam, kad tika daudz kas mainījies likumdošanā attiecībā uz šīm zelta vīzām. Tas bija tāds laiks, pļaujas laiks manā reģionā, Jūrmalā, kur brauc daudz un dažādi interesanti cilvēki. Viens stāsts ir par ļoti turīgu biznesmenu no Uzbekistānas, kurš bija dzirdējis par Jūrmalu. Viņš atbrauc uz Jūrmalu iepirkties un atbrauc ar limuzīnu uz Jūrmalu pie Jomas ielas, pie tā Lačplēša pieminekļa ar zobenu. Viņš saka, Līga, rāda to pilsētu. Es saku, mēs tur gājēji ielējam, skatāmies, visu forši viņš tā skatās apkārt kaut kā. Es redzu, cilvēks neumalīgi jūtās. Un es saku, kas pa lietu? Viņš saka, viss šits baigi forši. Pilsēta Jūrmala ir kur? Krieviski tas skanēja tā apmēram. Город Jūrmala, tā где? Un es viņam saku, kas par lietu? Viņš saka, es biju iedomājies, ka Jūrmalā ir 20 stāvīgas ēkas, ja, ka tur viss ir baigā tāda tā kā Dubaja, ja, un nekā no tā nav. Viņš bija ļoti, ļoti vīlies un diemžēl aizbrauc neiepircies, bet man tas tā palika atmiņā. Ļoti tāds smieklīgs likās gadījums, ka cilvēks atbrauc uz vietu, viņš vispār neko par viņu nezina, bet ir dzirdējis kaut kur, ka tāda pilsēta ir, un ļoti daudzi skatuves mākslinieki par šo pilsētu viņiem bija pastāstījuši. Agrāk jaunos vispār neuztvēra pa pilnu. Tu aizēji pie kaut kādiem klientiem, tu sāc kaut ko viņiem stāstīt par milzīgām naudām. Te jau izskanēja tur tās saucamās ieejas naudas, kas bija agrāk jāmaksā. Un tā tālāk, un tu ej un runā, un tur tāds vīrs 60 gados tās skatās uz mani. Viņš saka, klausies, vecīt, ej prom no šejienes. Puisīt, jā, es atvainojos, puisīt. Un neko aizēju uz ofisu, tur jau zvans bija menedžerim jau un prasa, Klau, tur kaut kāds atnāk puika, kaut kādiem tur 1000 kaut kādiem stāsta, vēl kaut ko. Un forši menedžers pateica, Klau, tas ir viens no mūsu vadošajiem darbiniekiem, viņš strādā ar lielām veikalu ķēdēm, kas šobrīd Latvijā attīstās, nāk iekšā, tā kā viņam ir labi kontakti, un viņš labprāt varētu forši sadarboties. Ja? Tad uzreiz nākamajā dienā vai pat tādā pašā dienā man bija jāskrien atpakaļ. Viņš saka, jā, viss kārtībā, tad lai viņš nāk atpakaļ. Ko es gribu teikt, ka agrāk jaunieši vispār neuztvēra pa pilnu. Ja? Tad mūsdienās tas jau baigi forši ir izlīdzinājis. Ja tu esi jaunietis, tu esi biznesmens, tu strādā šī sfērā vai jebkurā citā sfērā, un tad viss ir normāli. Tā kā, tajos laikos bija kaut kā sev jāizsitās, jāparāda, jābūt kreatīvam arī tad, ne tikai šodien. Vispār es šajā nozarē strādāju jau 25 gadus, un šis posms bija visspilgtākais, jo bija gan krīze, gan tie trekni gadi. Un salīdzinājumā ar 90. kas pamainījās tirgu, kā saka braukt pirmi nerezidenti. Te bija no Itālijas, no Francijas, no Vācijas, te bija pārpircēji, ļoti daudz bija kaut kādi krimināli elementi.
Un man bija viens klients, kurš dzīvoja Monako. Viņš atbrauca un viņš sāka pirkt īpašumus. Mēs viņam pārdevam pirmo mūsu kompānijai īpašumu, kas maksā vairāk nekā $100,000. Un pēc tam es to īpašumu pārdevu pēc dažiem gadiem par $850,000. Un toreiz tiem cilvēkiem bija jau diezgan laba vīzija. Un, piemēram, ko mēs tagad redzam Vecrīga, ka tukšas ielas un tās, viņi jau toreiz stāstīja par tiem riskiem. Tirgus bija dolāros. Es nezinu, vai kāds var izskaidrot, varbūt, kāpēc tirgus nebija latos, jo valūta bija Latvijā, bet viss nekustamā īpašuma tirgus pārdošana notika dolāros. Viņa māja maksāja, tai bieriņi, māja maksāja $140,000. Teikšu godīgi, neko nesapratu. Es atceros, kā es rādīju, kā pirmā prezentācija man bija. Mājā es iegāju, es īpašniekam teicu, es pirmo reizi rādu māju, vai tu varētu parādīt? Es reāli nemāku rādīt māju. Nopietni. Īpašnieks izbrīdījās, viņš teica, labi. Pircējs bija benzīna tanku īpašnieks. Šobrīd gan vairs neesmu redzējis šo te nosaukumu, tā, ka viņi ir pārpirkti un tā tālāk. Viņš apskatījās un teica, jā, labi, es pērku. Tas bija tas darījums un māja bieriņos. Viņi vēl jau šobrīd smuki remontēta viss, un es vēl joprojām viņu atceros, jā, braucot garām. Un klients, kuram es to māju pārdevu, vēl joprojām mans klients. Tie iepriekšējie 20 gadi ir tiešām bijuši ļoti, ļoti interesanti un saistoši, atraktīvi diezgan. Es arī pats sāku savu darbību 9. gada beigās, būtībā pašā krīzes epicentrā. Arī laiks, kad bija jābūt ļoti radošam, lai kaut ko panāktu. Es domāju, kaut kas līdzīgs kā šobrīd. Es domāju, kolēģi man piekritīs, lai šodien mēs tiktu līdz darījumam jābūt radošākam. Mēs nevaram būt vienkārši ielikt sludinājumu kaut kur portālā un gaidīt klientus. Mums kaut kā tos klientus jāmeklē savādāk. Bet, nu jā, esam pēdējā 10 gadā izdzīvojuši diezgan daudz. 14. gads pārēja no latiem uz eiro. Tas pirmais lielais notikums. Tālāk mums bija, protams, jaukais Covid, bet savā ziņā tas viss kaut kādā veicināja mūsu ziņā digitalizāciju un attīstību. Man bija tas posms, kad es pārņēmu objektus, kas maksāja 200,000, man bija jāsamazina cena 3 reizes, un tas vienkārši bija ļoti grūti, un saimnieki bija izmisumā, mēs aģenti arī nezinājām, ko iesākt ar šo situāciju. Bet par šo posmu es varētu noteikti Lanīdai teikt lielu paldies par to, ka ir sakārtots nekustamā īpašuma aģenta kā profesijas, likumiskais tāds valstiskais standarts un ir jāreģistrē sava darbība ekonomikas ministrijā un protams, ir arī jāaiziet apmācība 40 stundas gadā un arī sava saimnieciskā darbība jāreģistrē. Tā kā tas ir ļoti svarīgi arī priekš klientiem, ja klients vēlas pārbaudīt ar kādu aģentu, ar kādu aģentūru viņš sadarbojas, tad to viņš var droši darīt. Tā ir papildus drošība. Mēs tiešām redzējām to, ka tas tirgus ir spēcīgs. Tas nozīmē, man liekas, tas tāds pozitīvs signāls, samazinoties šīm te likmēm, kad mums patiesībā ļoti foršs potenciāls. Tā pašā laikā arī mēs esam kļuvuši tādi stiprāki, drošāki un arī lielāki uzkrājumi. Tā kā man liekas, kad ir Eiribors uzauga no 0 uz 4%, man liekas, ka tas ļoti labi parāda tirgus potenciālu un tā pašā arī laikā briedumu. Tā kā man liekas, ka mēs esam patiesībā pēdējos 10 gados iegājuši tādā jaunā attīstības fāzē. Tā kā es gribu visus iedrošināt, ka man liekas, ka daudz labākas dienas ir priekšā. Un no aģenta mūsdienās gan dzīvojumā, gan arī komerces segmentā tiek prasīts jau ļoti daudz dažādas funkcijas, lai viņš pilda. Aģents nav tīri tikai tas, kurš tātad izrāda īpašumu, iesaka pirkt, pārdot un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies tieši uz komerces segmentu, tad aģentam ir jāspēj būt gandrīz vai finanšu advisorim, ja biznesa padomdevējiem kompānijā. Savukārt dzīvojumā segmentā arī ir ļoti līdzīgi, ka daudz cilvēku, teiksim, šobrīd dēļ tādas nedaudz dezinformācijas nevēlas vai nepērk īpašumu vai baidās. Un aģents ir tas, kurš var izstāstīt patieso tirgus situāciju, novērtēt klienta maksātspēju, viņa mērķus, domas, un ja tie atbilst kaut kādai loģiskam scenārijam uz priekšu, kāpēc ir vērts šo te pirkumu veikt, tad noteikti pirkums ir jāveic.
mēs, piemēram, arī daudzi ļoti aktīvi strādā pie satura veidošanas. Un arī tas, kur arī teica kolēģi iepriekš, informēt sabiedrību, stāstīt, tad tagad ir tāds trends ar sociālajos tīklos visiem būt, visiem sevi parādīt un tā teikt iet pēc uzmanības. Visi grib uzmanību. Lūdzu, ielaikojiet šo video, lūdzu. Un viss šis skatījums skaits un viss šīs lietas nosaka tavu bez mazai biznesa veiksmi vai neveiksmi, ja tu esi izvēlējies stratēģiju sociālajai tīkli, kas tagad jau ir gandrīz must have, tad es gribu vienkārši vērst uzmanību, ka klienti, cilvēki, pircēji, pārdevēji ir palikuši, manuprāt, es nezinu, vai īstais vārds būs gudrāki, bet viņi visu zina. Un viena no tām lietām, kas mūsdienās ir ļoti tāda parocīga, ir mākslīgais intelekts. Tas nav tikai ChatGPT, tās ir visu virtuālās tūres, visu datu analīzes, visas tās lietas, kas mums palīdz ātrāk strādāt, un kopumā tas mums arī palīdz attīstīties. Tas pats sociālais tīkli, mēs varam ar AI un tām lietām attīstīt viņus, palikt kvalitatīvāk, to saturu veidot daudz savādāk, ka mēs atšķirsimies viens no otra, un tad jau klients varēs mūs pašus izvēlēties. Mums nevajag visiem būt vienādiem, mums vajag būt atšķirīgiem, jo katram no mums ir savi klienti kā tādi, un tad jau sākās Lanīdas darbs mūs izglītot, lai mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem nonākt pie tā labākā rezultāta. Paldies, milzīgs visiem skatītājiem, klausītājiem. Daudz laimes Lanīdai jubilejā 30 gadi un tiekamies nākamajā konferencē 13. septembrī.